Tātad neliels atgādinājums, kā uztaisīt formulu, kura pilda vairākas darbības vienā šūnā, neaizņemot liekas vietas darba lapā. Tad atgādināšu, kāds bija uzdevums. Mums ir koordināti punkti šeit, mums ir arī kāds izējas punktiņš. Mūsu uzdevums atrast attālumu no šī punkta līdz katram šim punktam. Ok, tātad sākumā vizualizēsim šo lietiņu. Tātad šeit ir skater. Ir jāizmanto skater grafiks. Ok, šādi. Skater grafikā mums ir jāievieto vēl papildus šis punkts. Tas pagaidām nav redzams. Un tātad tas mums ir select data. Un add tātad serious name, piemēram, punkts. X values ir mūsu X un Y values ir Y šādi. Ok, ja? Redzam. Tātad varbūt tā arī varam atstāt. Tātad mūsu uzdevums ir ļoti vienkārši. Mums ir jāsameklē lūk šīs līnijas, ja, šie attālumi no punkta līdz punktam. Ja? Lūk tā. Tātad šie attālumi mums ir jāsameklē, un mums to ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Ok, nu tātad tie ir mums vektori. Vektors var ļoti vienkārši aprēķināt. Tātad ir jāzina starpības starp x, itu atbilstošo x un starta pozīciju x0. Tas pats ir arī y, un kad mēs tā starpību zinām, mēs varam ierīgi kāpināt kvadrātos, saskaitīt un Pitagora teoremu izmantot. Tātad, kā tas skatās? Pirmais solis ir x itais mīnus x0. Šādi, un šeit mums ir y itais mīnus y0. Ja, ļoti vienkārši. Tā, tagad mēs pārkopēsim šeit noformējumu. Ļoti labi. Tā, formula, kuru mēs rakstam šeit, uzreiz iezīmēsim apgabalu. Šeit ir jāievieto tā starpība, un mēs varam ierakstīt lūk šādu formulu. Tātad x itais mīnus x0, un ja mēs šeit pareizi visu iesaldēsim, un tas izskatās šādi, mēs varam mierīgi kāpināt kvadrātā. Šādi. Ja, tad kas notiek? Tagad es nospiešu Ctrl-Enter, lai pārkopētu šo formulu pa visām šūnām, un šīs šūnas mierīgi pārvietosies pa šo apgabalu, relatīvi katrai šūnai. Šeit, kas notiksies, tiks izmantot vai nu šī šūna, B priekš X-iem, vai nu C kolona priekš Y-iem. Ja? Ctrl-Enter. Lūk, esam pārkopējuši, un šeit pēdējā šūnā varam pārbaudīt, redzēt, ka viss strādā pareizi, atbilstošais itais Y tiek atņemts no atbilstoši Y0. Viss pareizi, viss strādā. Ok, nākamais solis ir tad mūsu garumiņš, tad hipotenuza, tas attālums, ja, L. Sauksim to par L, arī pārkopēsim noformējumu. Šādi. Ok, un tātad pēc Pitagora teorēmas mums jāpaņem kvadrāta sakni. Ups, ko es tur rakstīju? SQRT. Lūk, tātad, un šeit mums ir 1 plus 2. Ja, tātad Pitagora teorēma pašā tajā darbā. Gatavs. Lūk, ko mēs esam atraduši šeit? Lūk, šie mūsu attālumi. Laikam tas ir garākais. Ja, un lūk, ir īsākais un vispārējais. Nu, un pēdējā darbība, tas, ko mēs gribam atrast, ir summa tam visam. Tātad tas mums ir šeit alt vienāds. Alt vienāds automātiski ievieto autosum. Viss skaisti. Un, lūk, ir mūsu kopējais attālums. Tas ir tas, ko mēs gribējām panākt. Lūk, ir mūsu rezultāts galvenais. Ja, un tagad gribētu parādīt to galveno, kas šeit būtu jāsaprot un jāatcerās. Šajā uzdevumā, ka mēs varam šīs darbības paslēpt vienā šūnā. Tas mums nav vajadzīgs. Mēs varam atrisināt, ierakstīt visas šīs darbības vienā formulā pie nostījuma, ka mēs secīgi aizpildām šīs formulas nevis ar apgabaliem, bet ar formulā. Ieliekam visu pēc kārtas. Tātad, kā tas izskatās? Tātad mēs sākam ar sum, jo tā ir mūsu pēdējā formula šeit.
Tālāk, kas notiek? Mēs sasummējam šo apgabalu. Un kas notiek šajā apgabalā? Mēs velkam kvadrātsakni SQRT. Šādi. Izvelkam kvadrātsakni. No kā mēs velkam kvadrātsakni? Kvadrātsakni mēs velkam no šeit pakāpes un šeit ir pakāpes. Ja, tātad, sāksim ar šo kolonu. Kāda formula ir šajā kolonā? Šajā kolonā ir tātad kvadrāts, tad mēs kāpinam otrajā pakāpē. Okay, un ko mēs kāpinam otrajā pakāpē šajā stabiņā? Šajā stabiņā mēs kāpinam atbilstošo x īto mīnus x nulto. Un to mēs darām 3 reizes. 1, 2, 3. Tātad, rakstot vienā šūnā, mēs izmantojam visu stabiņu, viss stabiņš mīnus x nultais. Šāda ir ideja. Tātad, šī stabiņa vietā rakstam vienu formulu, izmantojot masīvu. Tātad atgriežamies pie mūsu SQRT. Te mēs nedrīkst aizmirst par otro stabiņu. Šeit ir otrais stabiņš. Plus. Un kas mums ir šeit? Šeit mums ir stabiņš. Šādi. Mīnus y0 un pakāpē 2. Un varam ciet secīgi SQRT funkciju. Redzam, iekava sarkanā un sum funkciju. Lūk, šajā brīdī šeit esam ievietojuši visu šo tabuļu. Kā es to zinu, ja mēs varam mierīgi to pārbaudīt. Ja es iezīmēju formulā apgabalu kaut kādu un nospiežu taustiņu F9, tad Excels atjaunina, tad parāda to aprēķinu, kas ir tu iekšā, un mēs redzam skaitlīšus 1,21, 0,9 un 0,49. Tad lūk, tad tās formulas vietā Excels aprēķina šo skaitļus, kas ir arī mūsu šie skaitlīši. Ctrl-Z, obligāti nospiežam Ctrl-Z, neko citu. Atgriezamies atpakaļ, skatāmies šeit. F9, ko mēs redzam? 6,25, 1,21 un 0,9. Lūk, ir šie skaitļi. Atkal viss šis tabiņš tiek aprēķināts šeit. Ctrl-Z. Ja mēs paskatīsimies uz šo SQRT daļu F9, ko mēs redzam? Tieši mūsu tabiņš 273, 114 un 076. Ctrl-Z atpakaļ, nu un beidzot sum funkcija beigās mums atgriež tieši šo mūsu skaitlīti. Ja? Un, lai tas viss strādātu, mums ir jānospiež Ctrl-Shift-Enter un, lūk, esam aprēķinājuši tieši šo pašu skaitlīti. Šādi, neizmantojot šo te lieko tabuļu. Tad tas ir galvenais, ko būtu jāatcerās no šī uzdevuma, ka mēs varam kādu sarežģītāku piemēru uzdevumu ar vairākām kolonnām ielikt vienā šūnā, un tas strādā tikpat labi, neaizņemot vietu, neradot liekas problēmas gadījumā, ja tas varētu kaut kur parādīties. Lūk šādi.